Elektrības padeves traucējumi joprojām ir problēma daudzās Latvijas viensētās. Tas secināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas eksperti gadējā pārbaudē. Elektrības piegādātājs uzņēmums Sadales tīkls norāda, ka galvenā problēma ir vecās elektrolīnijas, kuras palikušas mantojumā no padomju laikiem. Kā liecina regulātoru apsekojuma, problēmas ar elektrības padeves samazinās. Neplānot elektrības pārtraukuma ilgums pērn uz vienu iedzīvotāju bija 3,5 stundas. Salīdzinājumam 2013. gadā tumsā mājsaimniecības pavadīja 2 stundas ilgāk. Lai arī progress ir ievērojams uz Eiropas attīstīto valstu fonu, joprojām neizskatāmies labi. Strauss pārāvums īpaši izjūt viensētas, uz kurām elektrība nonāk pa padomju gados uzstādītajiem gaisa vadiem ar maksimālo jaudu līdz kilovatam. Kaut kādu elektrību, protams, tur ir, ja tur var darīt televizoru, skatīties kaut ko tādu, bet neko vairāk tur ir sarežģīti. Sevišķi, ja tā ir saimniecība, kaut kāda dzinēja palaišana un tā tālāk, un tas ir ļoti problemātiski. Elektrību mājsaimniecībām piegādā uzņēmums Sadales tīkls. Tas apzinājās 1500 vecās elektrības līnijas katru vismaz 2 km garumā, kur padeve neatbilst mūsdienu prasībām. Lai katru modernizētu, nepieciešams vismaz 80 000 eiro neatkarīgi no patērētāja skaita. Problēma tāpat, kas ar sazaroto lauku ceļu tīklu. Valstī nav skaidrs vīzijas, kurus valsts nostūrs attīstīt. Investīcijas jāiegulda ir tur, kur tiešām tas cilvēks dzīvos. Ja viņš tur dzīvos patstāvīgi un tērēs elektroenerģiju, mēs esam atvērti šiem risinājumiem. Mēs meklēsim risinājumu, viņu atradīsim agrāk vai vēlāk, mēs to izdarīsim. Jā. Bet ja mēs ieguldam investīcijas, kas ir paredzētas līniju izbūvēm, kas ir paredzēti kalpot 40 gadu, un pēc 5 gadiem mums viņi jādemontē, jā, tad tas nav saprātīgi. Šobrīd priekšroku dot saimniecībām, kurās aktivitāte notiek cauru gadu, ne tikai vasarās, un kuras pašvaldības atzīst par perspektīvām. Vienlaiks, lai palielinātu ienākums, ko varētu novirzīt elektrolīniju rekonstrukcijai, Sadales tīkls plāno mainīt esošo tarifu aprēķinu. Ja ieceri apstiprinās regulators, vairāk būs jāmaksā neapdzīvotu platību saimniekiem. Latvijā esot 120 000 tukšu mājokļu, galvenokārt dzīvokļu Rīgā, kas par elektrību maksā dažus eiro gadā vai vispār ne centa. Tas nozīmē, ka elektrotīklu sistēmu uztur tie, kas tērē elektrību, un attiecīgi arī maksā par tiem, kas nepatērē. Pēc uzņēmuma domām tas nav pareizi. Jānis Eglīts, Binders, TV3.